Turpinās krimināla vajāšana pret afgāņu izcelsmes uzņēmēju Gulamu Mohamadu Gulami, kur tur aizdomās par 7 miljonu eiro vērtas Vecrīgas viesnīcas izkrāpšanu. Lieta nodota prokuratūrai, kas viņam uzrādījusi apsūdzības. Pats Gulami uzskata, ka pret viņu sākta melnā PR kampaņa, ko īstenojot valsts varai tuvu stāvoši cilvēki. Afgāņu izcelsmes uzņēmēja Gulama Mohamada Gulami vārds izskanējis vairākās skaļās ar krāpšanu saistītās tiesvedībās, tostarp par vairāk nekā 9 miljonus eiro vērtas Tadžikistānas kokvilnas krāvas pazušanu. Tikmēr lielāko rezonanci guvusi lieta, kurā viņš tiek vainots viesnīcas izkrāpšanā Vecrīgā. Līdz šim gan visi spriedumi bijuši uzņēmējiem labvēlīgi, tostarp administratīvās apgabala tiesas un arī Skotijas karaliskās tiesas lēmums. Tomēr šonedēļ lietā ir jauns pavērsiens. Policija paziņoja, ka pabeigusi izmeklēšanu un saskatot kriminālu nodarījumu pazīmes vērsusies prokuratūrā. Šo lietu policija ir pabeigusi izmeklēšanu un lūgusi prokuratūru uzstāt kriminālu vajāšanu attiecībā pret vienu personu, kur arī prokuratūra ir uzrādījusi apsūdzības šai personai un saukusi pie krimināla atbildības par krāpšanu un par viltotu dokumentu izmantošanu. Tā kā šobrīd notiek pirmstiesas krimināla procesa, sīkākus komentārus prokuratūra nesniedz. Tikmēr kā atbildi drošības iestāžu paziņojumam, Gulams Gulami šodien sasauca preses konferenci. Viņš uzskata, ka pret viņu tiek vērsta apzināta melnā PR kampaņa, lai grautu viņa reputāciju. Visa šī viesnīcas lieta ir safabricēta, un to izdarījusi cilvēku grupa, kas pati nodarbojas ar reiderismu. Tas ir mans bijušais darbinieks Uldis Skudra, kā arī advokātu birojas Red. Viņi ir piedalījušies arī citās skandalozās lietās, tostarp uzņēmumos NP Food un Liepājas Metalurgs. Tagad, kad Skotijas karaliskā tiesa un administratīvā apgabala tiesa ir lēmusi man par labu, maniem oponentiem nekas cits neatliek kā caur mēdījiem tiražēt publikācijas, lai nomelnotu mani. Vienlaikus Gulami pauž pārliecību, ka viņa nomelnošanā iesaistīti arī valsts varai pietuvināti cilvēki, tostarp nu jau bijusī valsts kancelējas vadītāja Elita Dreimane un viņas palīgs Ivars Mēkons, kurš šobrīd strādājot viņa oponentu labā. Jānis Zariņš, Ingemārs Stankēvičs, TV3 ziņas.